Labdien, cienījamie kongresa delegāti, vadība, drusciņi par sevi un par mums pašiem. Tautas partija esmu no 98. gada, būtībā varbūt man uzruna būs haotiski, uzstājos pirmo reizi. Kaut gan gribējās jau sen, un vakardien man Edgars Zalāns iedrošināja. Un tiešām man šodien patiesi prieks, ka es redzu arī divus pārstāvjus, kandidātus no Latgales, kas pretendē uz valdi nākamo. Gribu šodien pateikt arī paldies pašreizējiem Tautas partijas vadītājiem Andrim Šķēlim par šo pusgada sadarbību pēc viņa atgriešanās amatā, jo tiešām mēs jūtam pašvaldības un reģioni atkal atjaunot šo saikni. Regulāri 2 nedēļās reizi mēs esam tikušies, un valde ir uzklausījusi tās pašvaldību problēmas, kas ikdienā rodas. Un es domāju, ir pietiekoši labi informēta par pašvaldību darbu. Un tas tiešām ir apsveicami. Mēs redzam, ka tā ir reāla darbība saistībā ar reģioniem. Vai citiem vārdiem sakot, laukiem. Par mums pašiem pārreģistrēšanās, pārbēdzēji pirms vēlēšanām un šīs te tradīcijas, varbūt, kas Latvijas politikā ir bijušas. Pārreģistrēšanās process, es domāju, tiešām parādīja to, kuri neskatoties uz grūtībām ir palikuši un paliks partijā, un tas priecē. Par pārbēdzējiem es gribētu lūgt arī valdi turpmāk varbūt izturēties stingrāk, jo nereti vien pārbēdzēji bēg tik tālu, ka citur nav kur skriet un bieži vien jāatgriežās atpakaļ. Taču, varbūt šeit vajadzētu durvis arī aizslēgt. Vēl viens, ko es gribu arī lūgt mūsu, jau ministri tagad vairs nav mums, bet droši vien līdz Saeimas vēlēšanām, bet arī Saeimas deputāti un arī citas amatpersonas, šī varbūt tieksme bieži vien rauties pie mikrofona, zīmēties televīzijās. Varbūt kādreiz, ja mēs nezinām vai nesaprotam, tad varbūt paklusēt par šiem jautājumiem. Un runāt tikai to, ko mēs īsti saprotam, zinām un esam pārliecināti. Un runājot par mūsu sadarbību ar kustību par labu Latviju, man pārsteidza pēdējais Gunta Bilēviča izteikums par maksas izglītību Latvijā, jo es personīgi tam kategoriski nepiekrītu, un kā jau šodien Šķēles kungs teica, tad vidēja izglītībai ir jābūt bezmaksas Latvijā un kvalitatīvai. Un piebilstot arī Edgara Zalāna šodien teiktajam, es gribu teikt, ka es neesmu būtībā es esmu pildījis partijas programmu, šobrīd audzinu 4 bērnus, bet ļoti būtu nepieciešama valsts atbalsts. Ko mēs dzirdējām, un tāpēc šī demografiskā situācija, kas šobrīd ir radusies, ir ļoti svarīga, un es domāju, ka arī pašvaldības katrā gadījumā var atbalstīt bērnu piedzimšanu ar kaut kādām nelielām kaut vai naudiņas summām, bez tā, ko ir valsts noteikusi. Un gribu pateikt, es neesmu ne melis, ne zaglis, kā es domāju, 99% no mums, kā to bieži vien pasniedz dažādi mēdīji, citas mums draudzīgas partijas, un es uzskatu, ka kamēr tiesa nav pierādījusi, kurš ir zaglis, melis vai korumpants, tad šie visi paziņojumi ir bezjēdzīgi un nežēlīgi reizēm. Tāpēc, es ceru, ka jūs sapratāt. Otrs punktiņš, par ko es gribēju drusciņu par Latgali, jo ļoti reti tiešām varbūt mums trūkst uzņēmības, bet es esmu pietiekoši jauns un enerģisks un mēģināšu pāris vārdos par Latgales problēmām šodien, jo mēs pa valsti dzirdējām un ļoti izsmaļoši arī mērķtiecīgu programmu nākotnē. Latgali šobrīd veido kopumā 21 pašvaldība, tās ir 2 lielas pilsētas, Daugavpils un Rēzekne, un 19 novadi. Un šobrīd, es tā paskaitīju, ka aptuveni 11 pašvaldību vadītāji no 21 ir Tautas partijas un LPPLC vadītāji. Un tad par Latgali, es domāju, šajā gadījumā nav ko uztraukties, un visi vadītāji tiešām ir labi un kompetenti un pirms gada ievēlēti. Runājot
par bezdarbu, protams, ka Latgalē ir pat pašvaldības, kur bezdarbs šobrīd sasniedz 30%, un tas tiešām ir satraucoši, jo katrs trešais ir bez darba. Latvijas līmenī vidēji šobrīd ir ap 16%. Tas pats ir arī par iekšzemes koproduktiem. Mēs runājam, Latgalē vidēji šobrīd gadā uz cilvēku ir 3400 aptuveni, bet Latvijā kopumā ir 6000 pāri. Un visvairāk satrauc arī šis iedzīvotāju skaita samazinājums, jo pēdējos 18 gados no Latgale ir zaudējis aptuveni 20% iedzīvotāji, tas ir 82 000. Šis reģions tiešām Latvijā ir visstraujāk, iedzīvotāju skaita ziņā visstraujāk augošais. Un katru gadu samazinās aptuveni 1%, tas nozīmē, ka pēc 80 gadiem Latgale kā tāda var nepastāvēt. Nu, un, protams, šeit arī ar to saistītās problēmas, un to risinājumi varbūt pāris gribētu teikt, tad mēs bieži vien runājam par atbalstu pašvaldībās uzņēmējiem, uzņēmēju darbībai, bet reāli jau šo atbalstu var sniegt valsts, jo valsts iekasē praktiski visus nodokļus, un vienīgais nodoklis, ko iekasē pašvaldība, tas ir nekustamā īpašuma nodoklis, un tie ir pārsimts lati, pieņemsim, lielākajiem uzņēmumiem, kas neko nenozīmē. Bet dažādi peļņas nodokļi, transporta nodokļi, apgrozījuma nodokļi un viss pārējais, ja, tad par šo ir tiešām jāpadomā, un to mēs jau redzējām arī priekšsēdētāju uzrunā. Atbalsts ģimenēm, tātad apgādājumie, neapliekamie minimumi un arī bērnu pabalsti un sociālās programmas. Un es gribētu pieminēt arī godīgu un objektīvu attieksmi pret visiem, jo varbūt, ka mēs esam arī mūsu partija grēkojusi, kad mēs bieži vien mēģinam apiet un neiedziļināties arī kaimiņu problēmās. Un varbūt tiešām kādreiz kaimiņam ir vairāk nepieciešams nekā mums pašiem. Un vēl viens piedāvājums, es gan nezinu, vai tas ir reāls vai nav, jo atsevišķās Eiropas Savienības valstīs, arī jaunajās valstīs, diezgan strauji mēs redzam Eiropas Savienības fondu apguvi. Ko es gribu piedāvāt? Izņemot nacionālas nozīmes programmas, kas tiešām ir jārisina valsts līmenī ar Eiropas fondu palīdzību, šos Eiropas fondus varbūt mēģināt sadalīt pa reģioniem. Un reģioni uz vietas jau zina, kā šo naudu iztērēt un kā ātrāk apgūt. Protams, atkal ir mūsu prezidenta, tā teiksim, atpakaļ atliktais likums par iepirkumiem, kas kavē. Nu jā, šīs problēmas, to, ko es gribēju pieskarties, un beigās noslēgumā par apvienības veidošanu ar Latvijas pirmo partiju, Latvijas ceļu un citām reģionālām partijām. Latgalē mums jau būtībā ļoti stabila šī sadarbība notiek jau gadu pašvaldību līmenī. Es uzskatu, ka arī mums ir pietiekoši gudri, godīgi izglītot cilvēki, lai varētu startēt arī 10. Saeimas vēlēšanās, un gan kopā ar kustību par labu Latviju, gan LPP-LC. Tad es domāju, ka Latgalē mēs izveidosim pietiekoši labu un konkurētspējīgu Saeimas deputātu kandidātu sarakstu. Lai mums visiem izdodas. Paldies!